Cienījamie klātesošie, sākām šīs dienas domas sēdi darba kārtībā ir viens jautājums. Alsums novada pašvaldības amata saraksts apstiprināšana 2016. gadam. Kā jau skatījām, ir darba kārtības, ir tādā pagarinājuma. Nav. Tā uz sēdi ir ieradušies 7. 8. Un tāds arī nav. Tāds nav. Tāds arī varētu būt. Tā, kā jau komitejas sēdē skatījām un pieņēmām atbalstīšanai domas sēdē vairākas iestāžu un struktūru vadītāju priekšlikums, un tad sāksim varbūt ar pirmo vidusskolas. Noteikti izmaiņas amata likmēs vidusskolas remontstrādniekam noteikti 0,7 slodzi. Deputātiem? Jā. Tā, kas ir par to 7 par pretpatram? Tā, komunālā iecirknī plus autoceļu darbiniekiem noteikti stundu likums atlīdzību 16. gadā. Un finanšu nodaļai aprēķināta vadoties pēc 15. gada apstiprinātajām mēnešu algām. Tas ir tas stundu likums, ja komitejas sēdē bija balsojums. Tā, deputātiem. Kas ir pār stundu likumu noteikšanu? Kas ir pār? 3, 4 pār. Tā, Jānis Daļos. Jānis, 4 pār. Tā, pretī. Atturās. Andrs un Vigorija. Tā, traktoru vadītājiem ar likmi 0,9 samazināt slodzi uz 0,5, nosakot stundu likmēs noteicām. Tad, kas ir par to, vai traktoru vadītājiem no 0,9 uz 0,5? Nākamais ir par pirmsskolas izglītības iestādē. Kurinātājs atvainojās, jā. Kurinātājiem 16. gadā samazināt vienu likumu, atstājot 6,5 slodzes, kas ir pār 7 pār. Un tālāk pirmsskolas izglītības iestādē. Tā. Šeit bija samazināt metodiku slodzi.
Noņem metodikas sodu 0,25. Tā, kas ir par 1, 2, 3, 4, jā, 4 par. Tā. Jānis Zaiga. Es un Edgars. Tā, pretī atturās, 2 atturās. Ināra par. Un Ināra. Ināra. Tad 5 par. Tā, un pirmsskolas izglītības iestādē 16 gadām līdz 16. gada 31. decembrim atdedzināt algas fonu 2015. gada līmenī. Tā, kas ir par šādu? Kas ir par 1, 2, 3, 4, 5 par. Pretī atturās Tā, apstiprināt Olsums novada domas amata saraksts 16. gada, par 16. gada 1. janvāri. Ievērojot visus šos nosacījumus, ko mēs tagad jau pieņēmām, un tad pirmais variants ir, es domāju, ka šitas nav pirmais variants, bet šis ir mums kā lēmums, ka tas minimālās algas par 10 mēs palielinām. Tas jau obligātais palielinājums. Tas ir obligātais. Vai viņš ir jāpieņem kā lēmums? Nē. Ar minimālu algu pielikuma nē. Nav kā lēmums, ne? Var pieņemt, tas ir viens no tā nekavē. Man Rīgas to jautājumu, tad kā paliek ar tiem 3% tad ausim? Iekškārt, mēs minimālai algai, protams, ir... Skaidrs, jā, tie 10 jāapeliek, jā. Palielinot par 3%, kopējais palielinās par 12,472 eiro ar visiem. Tas ir, protams, palielinot arī minimālajiem, ja tos 10%. Un tikai starpība, teiksim, ja nerēķina minimālās algas, tas paši par sevi pieliekams ir 9,735 eiro. Pieliekot pārējiem 3%, un, teiksim, tie 10 eiro no minimālās ir, pieliekot ar 3%, un, teiksim, arī tie 3%, tad visiem vienāk 9,735 eiro palielinājums. Un pieliekot, teiksim, ja mēs visiem pārējiem liekot, teiksim, kā izparās normālo, jā, ir 5,740 eiro. Tas ir uz tiem 3%, jā? Nē, jau visiem liek 10 eiro. Jā, 10 eiro, tas ir 5,000, jā? Jā, un 3% ir 9,700. Un tas 3% vairāk, tas 3%. Vienīgi, kad jau teiksim, 10 eiro ir minimāla alga ļoti piekāp, piekam ir zemākās algas. Tas 3%, 35 eiros uz tā. Tā tad 10. Labi, minimālā alga no tiem, kam pienākās. Tiem pienākās. Tiem pienākās, jā. Tad apstiprināt, jā, kad ir kādi, jā. Tad viss ir pienākās. Un tālāk ir tas, šitas bija administrācijas vadītāja priekšlikums par 10 eiro, tā kā visiem palielināts. Un otrs variants bija, otrs priekšlikums bija, kas Andrijā, iepriekš jau Edgārā,
kad procentuāli. Un tas 10 eiro pašai apakšai, jā, tas ir tie 3% apmēram. Tieši tā. 10 eiro no minimālās algas ir 2,78. No 2,8% praktiski tas pats 3. Nopaļojot. Pieliekot uz 5%, tas nākums visiem vienāds. Jo pagājušā gadā minimālajai algai pielika 40 eiro. Jā, tur neko. Tas bija 9% palielinājums minimālai, pārējiem nebija nemaz. Un tagad tas, teiksim, par to 3% vismaz tas pieaugums ir vienāds. Viņš pieaugums vienāds ar tām Par cik pieaug minimālajai algai, tad par cik procentiem pieaug arī pārējiem. Jo citādi tiem, kam ir, teiksim, dažiem vēl zem 400 un ap 400, tad praktiski minimāla alga piekāp klāt speciālistiem. Kuriem Uz tad individuāli. Nu tad. Balsojam. Tas pirmais bija likts, tas par 10, tas bija lēmuma projektā. Tad par izmaiņas bija ar tiem 3%, tad balsojam, jā, kas ir par to, lai palielinātu visiem par 3%, jā, kas ir par. Tā, tad arī 1, 2, 3, 4, 5, 6 pār, pretī viens lēmums pieņemt. Tā līdz ar to šīs dienas pēc apmaiņas. Paldies!